Sveicien no Oslo centra. Brauksim tulīt pazemē. Oslo rēķini augšā ir. Un mēs brauksim apakšā, tunelī iekšā. 4,5 km. Tesīsim pa tuneli. Aiziet. Būsim 45 metru dziļumā. Iedomājies, ka Rīgai varētu tā cauri, ne? Pa apakšu. Viena gala un es jau juglā izbrauc ārā jau, ne? Interesanti, cik tā Rīga ir gara no centra līdz juglē. Kaut kādi 6 km, 7 gan jau ka ir. Tāpatās kā šeit, apmēram te 4,5 km. Nē, laikam bija šī garākas, gan tas attālums ir līdz juglē. Bet, redz, tāds tunelis. Tur būs atzīme 45 metri dziļums. Tā. Kolosāli raiti. Redz, kur ir atzīme. Repa kreisi uz sienas. 45 metri dziļums. Un forši raiti iziet. Korķi nav. Nekā nav. Šeit tad gan te ir kādi korķi, kad ir pika stunda, bet tā jau ir ok, nekāda vaina. Mēs pasmaks, te jau kalniņš sākās, redz, mums jau apbižo, jau iet garām jau. Un tā. Bet Malačnorgi, visur iztaisījuši tuneļus ir un visur var tik ātri izbraukt un baigi normāli viss ir. Tā kā, super. Baigi labi, ka Latvijas valdība mainās, varbūt beigās sāks racionāli mainīt kaut kādas lietas Latvijā un kaut ko celt beidzot un nebūs nekas lēnām, lai Andrim Kulbergam izdodās malacis. Reizēm vajag, nezinu, tādu kaut kādu skrūvgriezi, kas tur visu skrūvē, atskrūvē, pieskrūvē, noskrūvē. Citādāk, es nevaru, es daudz braukāju pa Skandināviju, vai ne? Es redzu, kā cilvēki attīstās ceļi, kā attīstās, viss attīstās. Es nevaru pastāstīt to. Un ir laiks mums Latvijā tomēr sākt ceļus būvēt, ātrgaitas šosejas. Saprotu, ka viss maksā, bet tas ir baigi vajadzīgs. Bet citādāk, tad nebūs avārijas tik daudz un nebūs tā pagads sekundīt, man uz Stokholmas pusi vai šita. Un tad nebūs avārijas, ka brauks pa tādiem lieliem ceļiem pasties. Tunelī 3 joslas, Visi ievēro noteikums. Ir daži ļēļāki, kas čakarē prātu visiem, bet ļoti maz. Bet tad iedomājies, ja Rīgas apveceļam būs, pieņemsim, katrā pusē pa 2 joslām, nebūs tie mazie ļēļāki, kas vilksies 70, 60 un maisīs visiem braukt. Tā kā, tā kaut kā. Būtu jau vajag forši, ja to visu varētu viņu noorganizēt un uzcelt beidzot tos ceļus. Būtu prieks. Pasties, kas te tuneļos krustojumi. Paskaties, kā tie iet, cik tie ir. Vienkārši cik tie ir caurumi, kur jābrauc iekšā. Viss pareizi, jā. Esam uz Stokholmas pusi trāpījuši. Un tā kā tā. Saprotu, ka visi tas dārgi, vēlreiz atgriežos sevi tas naudu, bet tad lai vismaz uztaisa maksas kaut kādus, lai pieņemsim ņem, labi, ok, 3,50 pa ceļa braukšanu, jā. Un tad viss būs kārtībā. Lai tā nauda kaut kā automātiski noņemās, lai nav lielas summas jāmaksā, tas jau cilvēkiem nejutīsies. Iedomājies, pieņemsim, vai ne? Jā, ko es gribu pastāstīt, Norvēģijā ir interesanta lieta, kā Svinesundas tilts, kas iet no Zviedrijas uz Norvēģiju. Tur ir baigākais tilts, milzenis. Un tas tilts izmaksāja miljonus, jā, Zviedru kronas vai Norvēģu kronas. Tas ir ļoti daudz izmaksāja, laiku atpakaļ. Bet, ko es gribu teikt? Viņš bija agrāk maksas 10,20 €. Kaut kādas 102 kronas pa viņu bija jāmaksā. Vienam vienalga neatceros, kaut kāda tāda summa bija apmēram, tas ir 10 €. Un kāds interesants variants. Beidzās laiks, kad pa viņu ir jāmaksā, viņu izmaksāja, un viņš vairāk nav maksas tilts. Tur nav uzlikts mūžīgi maksas tilts. Un tu iedomājies, cik tas ir interesanti, vai ne? Uztais kādu lietu, pa kur ir jāmaksā, bet nav visu laiku jāmaksā pa šķērsošanu. Bet tev jāatmaksā tā summa ir. Un viss, un tad tas tilts tagad ir atmaksāts, jo katru dienu tur drausmīgi daudz mašīnas brauc. Un šķērso to tiltu un visiem noņēma pa naudiņu agrāk. Un viss tilts ir atmaksāts, tagad pa vilti brauc pāri. Un tieši tāpat varētu arī ar Latvijas ceļiem. Pieņemsim uzbūvēt jaunus ceļus,
un uzlikt, lai ir kaut kāda minimāla maksa. Viss, un pienāks laiks, un ceļš būs atmaksāts. Kāpēc gan ne? Un tā kaut kā. Būtu baigi labi. Tāds vismaz mans pārdomas. Nu labi tad, brauksim tālāk. Tad lai fēna dieniņā.